Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Mediju pratība ir kaut kas tāds, ko mēs ikdienā dzirdam medijos, lasām virsrakstos, mūs māca skolās, un sabiedrībā ir sarunas par to, ka mums ir jābūt mediju pratīgiem, ka mums ir jāprot lietot tehnoloģijas un jāsaprot, kā šīs tehnoloģijas pārvalda mūsu dzīvi un kas tad ir tas, ko mēs izlasām un ieraugām medijos. Šodien sarunāšos ar Lieni Valdmani. Sveika, Lieni! Liene ir droša internets izglītības vadības vadītāja, un mediju pratība ir tava ekspertīzes joma, vai ne? Gribētos tā ticēt, jā, jo mūsdienās jau par ekspertu var kļūt ik viens. Tas ir ārkārtīgi viegli sasniedzams, kas arī ir mediju pratības jautājums. Protams, izanalizēt, kuri tad ir tie viltus eksperti un kuri ir tie īstie. Tad es ceru, ka es atbildīšu šodien vismaz gaidām par to, kā zināšanu līmenis atbilst tam īstajam ekspertam. Tā vismaz gribētos ticēt. Mēs noteikti varētu arī par to parunāt, bet sāksim ar to, vai patiesi ik viens no mums var iemācīties mediju pratību. Tā kā mūsdienās visi mīl īsas un konkrētas atbildes, tad atbildēšu īsi un konkrēti nē un vēlreiz nē. Mediju pratība ir ārkārtīgi sarežģīta pratība. Tas tieši tāpat kā jebkura pratība, kas bija nepieciešama 20. gadsimta sākumā, lai tu kļūtu par gana inteliģentu cilvēku, pietika lasīt un rakstīt un reiķināt labi, ja mūsdienās pratības grosis ir daudzkārt plašāks. Un jāsaka, kā ir, pratības nevar iemācīties, jo tās nav mehāniski apgūstamas. Ja tu vari iemācīties vilkt burtus, tas vēl nenozīmē, ka tu proti rakstīt. Ja tu proti alfabētu, tas vēl nenozīmē, ka tu izproti lasītā jēgu. Tieši tāpat ir ar mediju pratību. Jā, mums it kā ziņu virsrakstos un visur citur sola 2 stundu seminārs, kurā tu apgūsi mediju pratību, nav tas iespējams. Mediju pratības pamatā ir kritiskā domāšana, kur ir gadu gaitā sarežģīti attīstāms process. Tātad mācīties analizēt, apšaubīt informāciju, kuru tu saņem, saskatīt kopsakarības, izvērtēt un pārvērtēt. Tā kā tas ir tāda prāta darbība, kas galīgi nav apgūstama pāris stundās vai kā savādāk. Problēma ir tanī, ka mediju pratība ir tieši tikpat saistīta ar zināšanām kopumā, kuras cilvēkam piemīt. Un par to mēs ļoti reti aizdomājamies. Ir ļoti viegli iemācīt un iedot tādus tips and tricks, kas ir jādara, lai saprastu, vai šī ziņa ir patiesa vai viltus. Bet ja mēs neko par šo jomu nezinām, mums galvā nav nekādu mehānismu, kas prastu izanalizēt, vai tā ir patiesa informācija vai tomēr viltus ziņa. Tas nozīmē, ka visam pamatā ir kritiskā domāšana, kopīgais tāds zināšanu un intelekta līmenis, ja drīkstētu teikt. Un treškārt, mediju pratība nekādā gadījumā nav uzskatām par tādu burvju nūjiņu, kā tu to noraksturoji sākumā, jo mūsu sabiedrībā, diemžēl tā ir, līdz ko ievēl ne tos deputātus, kur tad sabiedrības mediju pratība, kā tad noticēja visiem tiem solījumiem, kā tiek kāds apkrāpts internetā vai kāds, es nezinu, notic mīlas vēstulē no kāda īpaša vīrieša un ziedo un atdod visu naudu, pārskaita tam, tad atkal, kur tad tā sieviešu mediju pratība? Nav tas tik vienkārši. Ja tas būtu tik vienkārši un ja tā burju nūjiņa būtu tā 2 stundās iegūstama, es domāju, mēs visi būtu sabiedrībā mediju pratīgi. Mēs tādi nevaram būt, jo tas ir ilgstošs, mūža garumā attīstāms process. Un arī mūsu izpratne ir attīstāma, jo arī tu sākumā salika kopā 2 pratības. Jā. Digitālo pratību, kas vairāk attiec uz to, kā mēs, protams, strādāt ar tehnoloģijām un izmantot tās savu mērķu sasniegšanai, un mediju pratība, kas vairāk attiecas uz šiem mediju vēstījumiem, kurus, protams, mūsdienās mēs pamatā uztveram caur digitālajām tehnoloģijām. Tur tu nekļūdījies, bet nevajag likt visas pratības vienā grozā, jo tad sanāk, ka mēs runājam par visu un īsti nav tā sajūta, tad ko īsti mēs gribam attīstīt sevī. Labi. Ko tad tāds viens 40-gadnieks varētu darīt? Varētu mainīt. Tu saki, nav iespējams apgūt. Ka tas ir process garš, kas prasa ļoti daudzu gadu laiku, nepieciešamu izglītību iespējams, lai cilvēks kustinātu savu prātu un domātu citādāk, nekā mēs domājam ikdienā. Ko tāds viens 40-gadnieks var darīt? Atkal būs īsā recepte un garā recepte. Īsā recepte vienkārši ir
mēģināt patērēt tiešām tos ieteicamos, uzticamos avotus, kādi mums ir. Tomēr, lai ko mēs neteiktu par žurnālistiku Latvijā, mums ir uzticamāki avoti un mazāk uzticami avoti. Tātad viens ir tas, ka tu tīri mehāniski vari radīt sevī paradumu, lietot šos uzticamos mēdījus, ticot tam, ka pēc žurnālisti pēc ētikas visiem kodeksiem ir godprātīgi savu darbu veikuši. Tas absolūti mūs 100% nepasargā, bet vienu soli tuvāk tādai ticamai informācijai mēs pasperam. Garā recepte ir daudz sarežģītāka, jo garā recepte ir patiesībā liek paskatīties mums uz mūsu zināšanām un pārvērtēt tās, jo, ja mēs sāktu sarunu tagad ar tevi par to, pastāst 5 lietas, kuras tu par pasauli zini, mēs ļoti ātri nonāktu līdz tam, ka tu pat nezini, kāpēc tu tās zini, kas tev tās ir pateicis, un vai tas cilvēks ir pārliecināts par to, ko viņš tev ir stāstījis. Mēs visu savā pieredzē izvērtēt nevaram, un ļoti daudz mums ir jāpaļaujās uz to, ka mēs veidojam savu pasaules uztveri no tā, ko kāds mums ir pastāstījis. Tas nozīmē, ka mums ir jāiemācās nemitīgi sev uzdot šo jautājumu, kā šis cilvēks to zina, vai es tam varu ticēt. Tas ir ļoti sarežģīts process, bet ja mēs to nedaram, tad cilvēka prāts ir slinks, un brīdī, kad mēs sakam, kā var būt, ka daudz tic sazvērestības mītiem mūsu sabiedrībā, tas ir tieši tāpēc, ka prāts ir slinks, nevēlas uzdot šos jautājumus un meklē šīs vieglās, ātrās, vienkārši uztveramās atbildes. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kā piemēru var minēt, man ir ļoti fascinējoši viena no tēmām, kuras cenšos arī, kurai sekot līdzi, ir plakanzemja. Amerikā vecuma posma 18-24 gadi, teju 5% šī mērķa auditorija tic, ka Zeme ir plakana. Un tas pētījuma pierādījums, viņuprāt, kā viņi to pierāda, ir piemēram viens vīrietis, kurš iekāpa lidmašīnā, turot rokās līmeņrādi. Un līmeņrādim ir tā pumpiņa, kura tad norāda to līmeni. Viņa hipotēze ir gana vienkārša. Ja jau Zeme būtu apaļa, tad lidojot apkārt tā pumpiņa liektos. Bet reku pumpiņa stāv taisna, līdz ar to Zeme ir plakana. Šis ir ārkārtīgi vienkārši uztverams pierādījums, kas cilvēkam, kurš negrib analizēt, kā tur planētas ap ko riņķo, jo tas ir gana sarežģīti, ir daudz vieglāk pieņemt šo līmeņrāžu pierādījumu. Līdz ar to prāts sāk slinkot, un tajā brīdī, kad tas noslinko vienreiz, arī nākamajā sarežģītajā situācijā viņš grib aiziet vieglāko ceļu un atkal notic kādam vienkārši uztveramam risinājumam. Līdz ar to tā garā recepte ir tāds nūģisks domāšanas process visas dzīves garumā, bet, protams, ka nevienmēr izdodas, un tieši tāpēc mēs arī redzam, ka kritiskā domāšana mums sāk klibot 2 brīžos. Trūkst laika, mums vienkārši nav laika analizēt. Informācijas apjoms ir tik ārprātīgi bagātīgs, tik ārprātīgi ātrus lēmumus prasošs, ka mēs vienkārši paļaujamies. Nopirksim šito, ko mums te sola. Saka, tikai 2 stundas atlikušas, jādara tūlīt tagad. Ja? Respektīvi, laika trūkums, un otrs ir, ka mēs vienkārši psiholoģiski nogurstam domāt. Un mēs pieņemam, ka mēs gribam rozā un pūkainu pasauli, un mēs sākam lasīt horoskopus, mēs sākam ticēt melnajam kaķim un visam pārējam, un tad, kad mūs jau ievelk tā vienkāršā vide, ir ārkārtīgi grūti tikt no tās ārā. Tā kā es gribu teikt, ka tas ir tāds nopietns jautājums, un, kā jau es minēju dažas minūtes atpakaļ, nav mēdīpratība apgūstama dažās minūtēs, dažās stundās, un tas arī nevar būt tāds prāta lēmums no šīs dienas, es būšu mēdīpratīgs. Mēdīpratība prasa mainīt paradumus, prasa mainīt domāšanas procesu, veltīt tam laiku un nemitīgi uzdot to jautājumu, vai tas tā tiešām ir un kā es varu būt drošs, ka tas tā ir. Mēs taču zinām, cik grūti ir mainīt paradumus, vai ne? Kaut vai veselīgākas miega režīms. Lai mēs laikus aiziet gulēt un līdz ar to arī laikus celtos augšā, lai mēs ēstu sakarīgāk. Tieši tā, tieši tā. Cik tas viss ir grūti, un šī joma jau nav citādāk. Citādāk tā ir varbūt tanī, ka ir daļa sabiedrības, kur uzskata, ka medijpratība ir liekas sloks uzlikts cilvēkam pašam, ka vajadzētu jau to cenzūru tā kā un pateikt, kā tad pa īstam ir. Un ir diezgan uztraucoši, jo es ikdienā strādāju ar diezgan lielām cilvēku auditorijām, ka ik pa brīdim tas izskan ļoti pārliecinoši. Beidzot, kāpēc atkal mums pašiem jādomā, kāpēc atkal mums ir jāmeklē tās atbildes un jāanalizē informācija. Pasakiet, kā ir, un tad
tad mēs tam arī ticēsim. Un tas ir tas brīdis, kurā nāks runāt par demokrātiju, par cilvēku atbildību demokrātijā un to, arī atbildību domāt pašam. Un, kā jau es minēju, ne visi ir tam gatavi un ne visi uzskata, ka tas ir tas īstais, kā būtu jādzīvo. Izglītībai. Cik liela nozīme ir izglītībai, ka mēs esam kaut kur mācījušies, studējuši? Tam ir nozīme. Viennozīmīgi ir. Jo studiju process jau tevi fokusē uz to, lai tu izmantotu avotus, tu mācies tos pārbaudīt, tu mācies kaut vai uz tiem atsaukties. Nevis teikt, viena tante teica, vai mans kaimiņš domā, bet absolūti atsaukties uz avotiem, kur ir drošticami. Tāpat zinātne un izglītība mudina mūs meklēt pirmavotus. Nevis atsaukties uz kādu pat, ja tie ir zinātnieku pārstāstiem, bet lasīt pašiem šo likumu, šos noteikumus, uz kuriem tad visi pārējie atsaucas. Tas, protams, ir domāšanas procesu sekmējošs, jebkurš izglītības process, bet tikpat nozīmīga ir ģimene. Jo runājot ar jauniešiem, un mēs drošāk interneta centrā regulāri strādājam arī ar jauniešu grupām un ģimenēm, mēs redzam to, ka jaunieši pilnīgi atklāti uzreiz saka, jā, es esmu kritiski domājošs, un to prasmi man iemācīja vecāki bērnībā. Un kādā veidā to iemāca? Absolūti vienkārši. Analizējot, ko mēs pirksim vai kur mēs brauksim, skatoties informāciju mājaslapā, vai vieta ir atvērta vai aizvērta tajā dienā, kad ir lielākais apmeklētāju skaits, kad labāk tur doties, tāpat jebkuru notikumu, kas notiek apkārtnē, runāt par tiem ar bērniem, meklēt to pozitīvo, negatīvo iemeslus, sekas, analizēt procesus, kas notiek apkārt. Nevis tikai pajautāt, ko tu šodien ēdi un kādu atzīmi tu saņēmi, bet kas ir tas, ko tu iemācījies, kur tu to varēsi likt lietā, ko mēs varam ar to informāciju iesākt. Varbūt palasam vēl kaut ko par to, jo viss nav kļuvis skaidrs. Tā ir ģimene. Pirmais solis ir ģimene, un tālāk seko izglītība. Un izglītības jomu raksturojot, mēs redzam, ka Latvijas kompetencēs balstītajā izglītībā mediju pratība ir ielikta kā digitālās pratības sastāvdaļa, kas nav absolūti pareiza pieeja, bet jāsaka paldies, ka tā vispār parādās. Tātad mediju pratības elementi ienāk kā caurviju prasme, ienāk ļoti daudz dzimtās valodas tēmās, runājot par mediju ietekmi uz valodu, mediju ietekmi uz mūsu uzskatu veidošanos, bet arī citās mācību jomās. Tā kā es gribētu teikt, ka Latvijas izglītība ir ceļā uz to, lai bērniem mediju pratību mācītu kā vienu būtisku mūsdienu pratību, mācītu to kā filtru, caur kuru skatīties uz procesiem, kas pasaulē notiek, jo bieži vien cilvēki nesaprot to, ka mediji jau īstenībā rada mūsu izpratni gan par izglītību, gan par mācību jomu nozīmīgumu. Tas ir tas, ko saka sportisti. Atliek uzvarēt hokejā, futbolā, basketbolā vai kaut kur citur, ka pēkšņi sporta skolas ir pilnas ar jauniem sportot gribētājiem. Tas jau nav tikai par faktu par uzvaru. Tas ir par faktu, kā mediji atspoguļoja šo uzvaru, šo varonību, šos varoņus, kas to ir sasnieguši. Mēs gribam tiem līdzināties, un mēs esam gatavi sportot. Un tā ir par visām jomām. Atliek mums aizbraukt uz kādu starptautisku olimpiādu un iegūt pirmo vietu. Jā, matemātika ir svarīga un fizika ir svarīga. Atliek par to nozari gadu nerunāt medijos. Visiem šķiet, priekš kam to mācīties. Tā kā mums ir jādomā par to, ka tie mediji patiesībā veido to, ko mēs domājam par pasauli un kā mēs par to domājam. Man šķiet, mēs nemaz nesaprotam mediju varu tā līdz galam. Tas ir kaut kas, ko mēs lietojam, kaut kur mēs iegūstam informāciju, bet to, cik ļoti tas patiesībā mūs ietekmē, mēs jau tādā ikdienas domāšanas līmenī nemaz nenonākam līdz tam, ka tam mēdījam īstenībā ir milzīga vara. Jā, un tas, ko tu mini, atspoguļojas arī pētījumos, jo pētījumi rāda, ka Latvijā viena trešā sabiedrības daļa, ja tā varētu teikt, neapzinās to, ka mediji patiesībā mūsu uzskatus veido, pat neietekmē, bet veido. Jo, ja mēs skatāmies, par ko mēs runājam ar kolēģiem, tas ir tas, ko mēs esam izlasījuši medijos. Ja mēs skatāmies, kuri notikumi ir svarīgāki, mūsuprāt, tie ir tie, par kuriem mums ir pastāstījuši mediji. Tā kā mediji īstenībā ietekmē mūs nozīmīgi, veido mūsu uzskatus un nodara arī zināmā mērā varbūt tādu lāču pakalpojumu, jo ir grāmata Factfulness, varbūt es lasījusi,
Un autors ļoti labi parāda, ka mēs par pasauli domājam sliktāk, kāda pasaule ir patiesībā. Un iemesls ir arī tas mediju atspoguļojums, jo, ja mums nemitīgi rāda zemestrīces, nabadzību, karu un dažādus citus traģiskus notikumus, mēs pieņemam, ka pasaule ir ārkārtīgi melnās krāsās zīmējama, bet patiesībā tie rādītāji ir uzlabojušies, ja salīdzina ar to, kā ir bijis pagātnē, bet mediji mums to uzlabojumu nerāda, jo kurš gan klikšķinās uz ziņu virsrakstu, ka viss ir laimīgi. Uz to, diemžēl, mēs negribam patērēt. Mēs jau pārtiekam no tām sliktajām ziņām, un mediji jau strādā tomēr, lai viņiem būtu lasītāji, nevis lai tie nebūtu. Tā kā tur ir tas aburtais loks ir gana sarežģīts. Patiesībā šī ir viena ļoti vērtīga grāmata, kur izlasīt, jo grāmatas sākumā jums ir iespēja izpildīt arī testu. Jūs izpildāt testu un par pasaules notikumiem, kā jums šķiet, kādi tie ir. Tevis pieminētie nabadzības rādītāji, vai tie ir uzlabojušies pēdējo gadu laikā, vai tie ir pasliktinājušies. Ļoti daudz tādu vērtīgu jautājumu tu atbildi, un tad tu sāc lasīt grāmatu un saproti, ka tu esi diezgan atžgārni visu atbildējis, jo tu tiešām krāso visu tumšākās krāsās, un nemaz neaizdomājies, ka īstenībā mēdījiem ir ļoti liela ietekme tajā, kāpēc tu to visu tā krāso. Vai mēdīji, cilvēki, kas strādā šajos mēdījos, apzinās to, ko dara? Tas ir ar tādu apzinātu, tavuprāt, rīcību, vai tomēr arī tur kaut kādā ziņā daudz kas notiek autopilotā? Es domāju, tas nav viennozīmīgi atbildāms jautājums. Mēdī noteikti apzinās savu varu, jo tā ir tīrā matemātika. Redzot, cik cilvēku šo ziņu izlasa, viņi ļoti labi saprot, ka viena daļa šo uztvēra kā pilnīgu patiesību un rīkosies vai veidos savu priekšstatu atbilstoši tai informācijai, jo cilvēki, kā es minēju, pamatā Latvijā lieto vienu vai augstākais divus mēdījus. Ļoti mazs procents cilvēku ziņas salīdzina ar BBC rakstīto vai kaut kur citur. Tie ir tie cilvēki, kas tad meklē profesionāli informāciju vai jau nodarbojas ar tādu sabiedrības, nevis nodarbojas, bet tie ir tie medijpratīgie eksperti, kuru viedokli tad bieži vien arī prasa, bet lielākā daļa cilvēku patērē vienu vai divus mēdījus. Un te es runāju par tādiem 40 gadniekiem. Ja mēs skatāmies, ko patērē jaunieši, tad tur ziņu portāli absolūti nav svarīgākais mediju veids, joprojām populārākais ir YouTube, kas nav uzskatāms par ziņu mediju vai TikToks vai šie visi sociālie mediji, kas patiesībā ir tendēti uz pilnīgi citu saturu un nav tendēti uz izglītojošu tā kā to mērķi, jo medijiem ir dažādi mērķi, ir izglītojošais un tikpat spēcīgs ir izklaidējošais. Un kura sabiedrības daļa, kuru paņem par primāro, ar tādu saturu arī viņi dzīvo un veido to pasaules ainu. Bet es domāju, ka mediji apzinās, un man ir milzīgs prieks, ka mediji arī ļoti aktīvi piedalās sabiedrības mediju pratības stiprināšanā. Tas nozīmē, ka viņiem nav vienalga, kas notiek. Bet gadās, protams, arī par kādai melnai avīķi, protams, nenoliedzami. Mūsu sarunas sākumā tu pieminēji tādu ļoti aktuālu īstenībā lietu kā viltus eksperti. Viltus eksperti un mūsdienās, pateicoties mēdījiem un arī sociālajiem mēdījiem, kur tu vari būt jebkas, kas vien tu vēlies būt, un cilvēki notic tam, kas tu esi. Kā mums atšķirt to melno avi, tai balto aitiņu barā? Kā mums saprast, ka tur iespējams slēpjas tas vilks? Es gribētu sākt ar ieteikumu izlasīt Solvītas Denisas Sliepnieces grāmatu Vilks manipulators. Tā ir pieejama gan digitālā formā, gan, es domāju, arī lielākajā daļā biblioteku, un ir arī iefilmēts tāds, kā maza izrāde. Solvita burvīgi atspoguļo to, kā vilks vienā dienā nolemj mainīt sabiedrības meža dzīvnieku uzskatus par to, ka patiesībā zaķi ēd vilkus, nevis otrādāk. Un sperot konkrētus soļus, Solvita ļoti labi apraksta šīs tehnikas, kā vilcu eksperti to dara, dibina biedrību, kļūst par prezidentu, piešķir sev konkrētu nosaukumu, protams, tie vienmēr ir eksperti vai starptautiski eksperti vai kas tāds, un kā šī sabiedrība cik ļoti ātri notic. Tāpēc, ka izlasot vārdu eksperts, mēs, protams, domājam, ja cilvēks sevi tā sauc, tad pie tam tas jau ir tehniski izdarāms. Atsaucoties uz vienu otru rakstu, publicējot vienlaicīgi vairākus rakstus, jūs arī atradīsiet, šim ekspertam ir 10 raksti. Jūs jau nepaskatāties, kurš ir publicējis, vai tie tiešām ir zinātniski avoti, vai tur ir. Respektīvi, tas ir gana sarežģīti. Latvijā varbūt nav tik sarežģīti, jo Latvijā mēs tos dažus cilvēkus, kuri tiešām ir katras jomas eksperti, tomēr zinām sejā, atpazīstam, esam tikušies, esam klausījušies, tad mums rodas
lielāka šī ticamība. Bet tas, ka ik viens var kļūt par ekspertu, burtiski izdarot 5-7 darbības Wikipēdijā, izveidojot savu personas biogrāfiju, aprakstot, ko tik tas cilvēks nav darījis, tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Un mēs taču redzam, ka arī politikas līmenī un valdības līmenī pat gadās starptautiskie viltus eksperti, kuri tiek uzņemti kā īsti vai politiķi pat šādi. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts process, kas prasa tos informācijas meklēšanu, salīdzināšanu un skatīšanos. Vieglāk tas ir zāļu tirgū. Jūs zinat, ka ļoti bieži mēs atsaucamies reklāmās uz ārstu, kurš strādā Dobelē, Balvos vai kādā citā Latvijas mazpilsētā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas ārsts ir vienkārši mākslīgā intelekta radīta fotografija, un teksts ir visās pasaules valstīs, kur vien šīs zāles tirgo identisks, tikai nomainot pilsētiņu, kurā reklāma tiek publicēta. Tā kā tādas varbūt ir vieglāk atpazīt, jo tur ir tehnikas, kā tu ieliec šo bildi internetā un atpazīst, ka tā galīgi nav Ilze Bērziņa vai Liena Valdmane, tas ir galīgi cits cilvēks. Ja? Tā kā ir tehnikas, kā to izdarīt, bet atkal tas prasa laiku un vēlmi meklēt. Un laika mums nav. Jā, laika nav. Kaut gan ir tādi cilvēki, kas nodarbojas. Mēs zinām, ka Rebaltika meklē un pēta šos gadījumus un atmasko un tās stratēģijas apraksta, kādā veidā šo varēja atmaskot. Un ir cilvēki, kas tiešām nodarbojas tā mērķiecīgi ar šo procesu, bet vai mums ikdienā visiem ir laiks? Protams, ka nē. Jā, un arī pat tad, tas, kas ir novērots, pat tad, kad atmasko, cilvēki tik un tā turpina ticēt, jo apgalvo, ka Baltikai, piemēram, skauž. Ka tur ir vesels skauģu bars, ka viņiem skauž cita cilvēka veiksme vai sasniegumi, un tam nevar ticēt. Te tu skāri vēl vienu ļoti būtisku tēmu, angļu valodā kognitīvu bias, latviski mēs to saucam par loģikas kļūdām vai smadzeņu izkropļojumiem, vai mēs varam dažādus piemērot šos jēdzienus, bet būtība nemainās. Mūsu smadzenes vispār ir tendētas ticēt tai informācijai, kura bija pirmā, kuru mēs uztvērām. Un tas atkal ir tāpēc, ka smadzenes grib atvieglot cilvēka dzīvi. Mēs ticam pirmai informācijai, mēs ticam tam, kam tic vairākums, mēs gribam sevi pasargāt, nekonfrontēt citu viedokli un tā tālāk. Un tas arī ir ar to izskaidrojams. Un, protams, pēc tam sākas vēlme, kāpēc viņi to dara, un tur personisks aizvainojums un viss pārējais, bet mēs varam šīs tehnoloģijas izmantot vienkārši kā rīkus savā dzīvē. Mums nav jāsako akli ar Baltikai, ja mums šķiet, ka tur jau notiek kaut kas savādāks, kā mums gribētos. Bet tehnikas, kā atmaskot, tur ļoti skaidri un manuprāt, īsi un konkrēti tiek parādītas. Jā, starp citu, man nesen bija kāda diskusija sociālajos mēdījos manā privātajā sarakstē par to, ka kā cilvēks bija ļoti pārliecināts, kur man vajadzētu meklēt palīdzību. Es stāstīju, ka es eju psihoterapijā, šis ir veids, kā es palīdzu sev, un ka ir dažādi guru, kas man varētu palīdzēt tā kā labāk. Un virzoties šai diskusijai, mēs nonācām pie sarunas, mirklīgi saku, labi, pieņemsim, šis cilvēks ir ļoti prasmīgs, un kā es varu zināt, ka viņš tiešām spēj paveikt to, ko viņš sola, ka spēj. Ir kāda informācija, mēs varam atsaukties kādos zinātniskos rakstos. Man atsūtīja saiti uz vienu no populārākajiem Latvijas portāliem, kas ir, ka tu saproti vienkārši, ka nav, un ka cilvēkiem nav izpratnes par to, kas ir šī ticamā informācija, kas ir šī zinātnē balstītā pieeja. Kā mēs to varam atšķirt, tāds parasts ikdienas mediju lietotājs? Te jau mēs metam atpakaļ ceļu uz to, ar ko mēs sākām. Tas ir saistīts ar cilvēku zināšanām, intelektu un vispār izpratni, kas ir zinātne, un kuri ir fakti, kurus pierāda zinātne, un kā tie tiek pierādīti, un kas ir vienkārši pieņēmumi un viedokļi. Un ja mēs mērtiecīgi ar to paši sevi nestrādājam, tad mēs metam vienā čupā visu kopā. Un te arī ir tas, ka vienāds svars ir portāla rakstam, un vienāds svars ir tam, ka kāds ir tomēr pierādījis, ka ir planēta, un tā ir apaļa, un viņas tur riņķo, un notiek dažādi citi procesi. Ja? Bet tā ir ikdiena. Nedomā, ka tev nācās saskarties ar vienīgo cilvēku. Varbūt tu atceries skaļo gadījumu par Maira Brieža paziņojumu par tiem izmešiem aiz lidmašīnām. Tas taču sacēla veselu sabiedrību, būtībā polarizējās. Viena bija tie, kas uzskata, ka jā, protams, tur notiek tie procesi, mēs tiekam indēti, un kas tik nenotiek. Un otri ir tie, kur tomēr balstās zināšanās un zinātnes pierādījumos. Un tas jau ir tas trakākais, ka šī grupa, kura tic sazvērestības mītiem un dažādām nepārbaudītām lietām, viņu vienīgais arguments
arguments ir, ka jūs esat muļķi. Un pret šo argumentu ir ārkārtīgi grūti iet, jo viņi uzskata, ka viņi zina vairāk. Atmaskot sazvērestības mītu ir ārkārtīgi sarežģīti tieši šī iemesla dēļ, jo šie cilvēki jau neuztver argumentus. Recepte, kā tas tiek, kā iesaka, kā ar šādiem cilvēkiem sarunāties, ir ilgstošs process, kurā tu sākumā saki, jā, es aiziešu pie šī guru, es izdarīšu to, pēc tam tu saki, nē, bet tomēr man šķiet, ka tā metode nebija īpaši zinātniska. Nu, es nezinu, es tagad simulēju situāciju, kuru es nepārzinu, bet, principā, tikai soli pa solim tu vari ļaut pārskatīt šim cilvēkam savus uzskatus. Jo, ja tu ies pa tiešo uzbrukumā un teiksi, tā nav zinātne, es eju pie psihoterapeita, jo, lūk, viņš ir pabeidzis universitāti un viņam ir izglītība un viņš balstās tomēr metodēs, kuras ir pārbaudītas un tā tālāk, tad šis cilvēks vienkārši žēli uz tevi noskatīsies un domās, nabaga cilvēks. Reku, tu vienkārši neko nesaproti. Laižu savu dzīvi vējā. Garām, jā. Bet tas ir ļoti sarežģīti, jo pat tādos semināros, kur auditorijā ļoti zinoši cilvēki dažādi, ik pa brīdim izskan tas, bet kā jūs zinat, ka tā ir? Kā jūs zinat, kad jums ir lielāka patiesība? Tas ir arī jautājums, ticības jautājums. Kas ir ticība? Ja? Vai teiksim, kritiski izvērtējot, tas ir zinātniski pierādīts vai nav, ja? Bet lielākā sabiedrības daļa tic. Tā kā te ir ļoti daudzi argumenti, kas savijas kopā, un ja šis cilvēks tic tam, ka tas guru viņam ir palīdzējis, un ja tas viņu ir padarījis laimīgāku, necīnies pretī. Necīnies, pienāks laiks, un viņš varbūt nonāks līdz tam. Problēma rodas tajā brīdī, kad ir sabiedrībai globāli lēmumi jāpieņem, kā bija vakcinācija. Tajā brīdī gan tas ir traki, jo, protams, mēs saprotam, ka viena sabiedrības daļa netic zinātnei un rīkojas absolūti apdraudot pārējo sabiedrības daļu, diemžēl. Vai vēlēšanas? Kas arī ir milzīgs lēmums, kuru mēs pieņemam. Lai gan šķiet, ka mēs jau neko nepieņemam, ko tad es nav, jo manai balsī nekādas nozīmes. Un tomēr kāds, kurš neaiziet, vai kāds, kurš aiziet un nobalso par to spēku politisko, par kuru iespējams nevajadzētu balsot, mēs esam rezultātu skaitīšanas naktī ļoti šokēti. Jā, tas rīts ar tiem virsrakstiem vienmēr pienāk negaidīts. Jā. Bet mēs redzam, ka tas tā ir visā pasaulē. Jo, ja skatās tādu Latvijas mediju pratības kopējo līmeni, ja es pareizi atceros, mēs esam šogad 21. vietā. Ir tāds indeks, kurā starptautiski tiek mērīta sabiedrības mediju pratība, un nemaz jau tik slikta nav. Bet kas šajā indeksā ir interesanti, un kāpēc, ja kādam ir interese, es mudinu paskatīties, tur tiek summēts arī sabiedrības lasīt prasmi, piemēram, par ko aizvien vairāk runā, ka mūsdienās Latvijā ļoti strauji krītas lasīt prasme, un tas, protams, vedais sevis līdz to, ka ja mēs nelasām pirmavotus, ja mēs nesaprotam tekstu, ko mēs izlasam un uztveram informāciju tikai no ziņu virsraksta vai no bildītes, tad mūsu informācijas tas gross kļūst aizvien nabadzīgāks un aizvien, diemžēl, manipulējamāks. Kas ir tie iemesli, kāpēc krītas mūsu lasīt prasme? Es domāju, ka tur arī ir vesels grozs. Tu šodien ļoti sarežģīts jautājums uzdod. Es teiktu vienkārši, ja mēs uz šo visu atbildētu, pasauli būtu glābta un no rītdienas viss ziedētu rozes un būtu skaisti. Patiesībā lasīt pratība arī sevi ietver ārkārtīgi daudz citas lietas, bet visam pamatā ir informācijas uztveršanas veids, kas ir mainījies. Ja bērns no mazām dienām visu informāciju uztver caur planšeti, vieglā, animētā, košā, impulsu pārbagātā vidē, tad kāpēc, lai viņš pēkšņi lasītu garlaicīgu A4 tekstu, kur ir jāiedziļinās, kas tad tur ir noticis, vai jāuzbur sevī kādas asociācijas, vai jāiztēlojas, kā šis varonis izskatās, vai kāpēc viņš tā rīkojas, ja viņš ieslēdz vienu filmiņu, un tur viss ir acu priekšā, un nekas nav jāuzbur nekāda aina. Mēs vienkārši arī aizvien mazāk esam vienatnē ar sevi. Tas arī ir lasīt pratības viens no nosacījumiem, lai mēs sāktu lasīt, un mums būtu miedarbība ar tekstu. Mums nevar būt 101 cits impulss no ārpasaules. Mums ir jāvelta laiks lasīšanai, mums ir jāiedziļinās tanī, ko mēs izlasām. Liela sabiedrības daļa lasīšanu uztver šobrīd vienkārši kā primārās informācijas iegūšanu. Mēs noplicinām lasīt pratību. Mēs noplicinām vēlmi lasīt, mēs noplicinām garšu lasīšanai.
Protams, ka ne visa sabiedrības daļa tāda ir. Es joprojām ar sajūsmu skatos uz jauniešiem, kuri lasa grāmatas, kuri skolā organizē lasīšanas stafetes un dažādas skaļās lasīšanas dienas un piedalās žūrijās un pārunā grāmatas. Un es redzu, ka arī pieaugušo sabiedrībā ļoti daudz organizē draugu pārunas, piemēram, par kādu grāmatu, ko visi šomēnes ir lasījuši. Var minēt Oskaru Kaulēnu, Cēzu ģimnāzijas direktoru, kurš arī organizē savu draugu lokā šādas sarunas. Man liekas, tas ir ārkārtīgi patīkami, bet tā nedara, diemžēl, visi. Un kopējā sabiedrības lasītpratība, jā, tā ir satraucoša. Tu arī pirmie pieminēji par to, ka ļoti svarīgi ir, kas notiek ģimenē, kā mēs ģimenē sarunājamies ar saviem bērniem un kā mēs iemācām kritisko domāšanu. Cik svarīgas ir politiskās sarunas ģimenē? Un kādā līmenī tām ir jābūt, lai bērns kaut cik orientējas tajā, kas notiek, vai lai mēs paši sevi mudinātu kaut cik orientēties tajā, kas notiek? Politiskās sarunas varbūt ir skaļi teikts. Es teiktu, ka ir ļoti svarīgas sarunas par to, kas notiek apkārt. Un ja bērns ir mazs un jūs dodaties pastaigāties, un jūs redzat, ka jums pilsētā nav, piemēram, parks, kur ar bērnu spēlēties, vai celiņš, kur apsēsties, celiņš, kur braukt ar velospēdu, vai celiņa malā soliņš, kur apsēsties. Tās ir tēmas, ar kurām jūs varat sākt runāt ar bērnu, jo bērniem nav skaidrs, kas iekārto pilsētu. Ja kāpņu telpā ir izdegusi spuldzīte, kam par to ziņot? Tā nav tiešā veidā medijpratība, bet tā ir tā spēja analizēt to, kas notiek apkārt, un spēja saprast, kurš par to ir atbildīgs. Jo tas tiešā veidā vēlāk sasaucas ar vēlēšanām. Ja atnāk kāda populistu partija, kur sola, ka no rītdienas algas tiks trīskāršotas, un bērns absolūti nesaprot, vai šī partija vispār to procesu var ietekmēt, kā veidojas valsts budžets, kurš balso par valsts budžetu, vai šai partijai varētu būt tāda vara, viņi notic tam, bet tas sākas no bērnības. Un mums ir ik pa brīdim pārsteidzoši gadījumi, kad jautājot pat vidusskolā jauniešiem, ja jums skolā ir nepieciešama kāda uzlabojuma, kam jūs par to tā kā prasīsiet, un atbildi ir valsts prezidents. Kaut gan īstenībā tiešajā veidā ir jādodas pie skolas administrācija tālāk risina to ar pašvaldību, un tāds ir tas ceļš. Bet ja bērnam no mazotnes vecāki nav skaidrojuši, varbūt mēs varam aiziet uz domu un pateikt, ka mums ir vajadzīgs šeit, piemēram, veloceliņš, vai varbūt mēs varam vēl ar kaimiņu bērniem savākt parakstus un iesniegt, ka mēs vēlētos, lai būtu tas veloceliņš, vai mēs kopā varam uzzīmēt, kā bērnu pilsētiņa varētu izskatīties un dot deputātam parādīt, kā mēs to iztēlojamies. Tās ir tās mazās lietiņas, kas bērnam rada to sajūtu, ka vecāki analizē procesus, kas ir apkārt, nevis sēž dīvānā un burkšķi, ka viss ir slikti. Jo ja viņi dzird tikai to, ka viss ir slikti, tad bieži vien ar jauniešiem tālāk vedot šo sarunu, ir skaidrs, kas tad jums ir slikti. Un viņi pat nevar nosaukt nevienu lietu, bet tas, ka viņu pilsētā viss ir slikti, viņu galvās ir iekodēts. Ja? Tā kā tas ir tas, par ko ir jādomā. Mums ir jārunā, un varbūt ne uzreiz par tādiem politiskiem procesiem, kaut gan, manuprāt, mazs bērns arī var doties līdzi uz vēlēšanām, un vecāki ļoti skaisti var parādīt, kas tur notiek un kā tas notiek, un re, kur ir urna, un re, kur ir biļetens, kas tiek aizpildīts, un, manuprāt, bērns ir tāda pati, ja jau mēs ar bērnu ejam uz veikalu, tad bērns tieši tāpat saprot, kas ietekmē produktu cenas, kas ietekmē elektrības cenas, kāpēc tagad būs vienots lādētājs, kāpēc tagad mums nav plasmasas maisiņi, bet ir papīra maisiņi. Tie visi it kā politiskie lēmumi ir mūsu ikdienas dzīve patiesībā. Un tad mēs brīnāmies, no kurienes rodas anonīmie komentētāji, vai ne? Nē, anonīmie komentētāji es varu nomierināt. Anonīmie komentētāji beigsies tajā brīdī, vai vismaz mazināsies strauji tajā brīdī, kad cilvēks jutīsies droši. Tas arī ir, ko eksperti ir pētījuši, ka mēs kļūstam ļoti, mūsdienās mums nav atbildes, kā dzīvot. Mēs nezinām, kas notiks rīt. Mēs saprotam, ka globālus procesus mēs esam bezspēcīgi ietekmēt, diemžēl, lai kā mums gribētos ticēt, ka mēs visu varam ņemt savās rokās un visu mainīt. Un šie anonīmie komentētāji patiesībā ir nelaimīgi nobijušies cilvēki, kuriem tas ir vienīgais veids, kā kaut kādā veidā radīt to sajūtu, ka viņi kaut ko ietekmē, vismaz nosit garstāvokli kādam citam. Jo tas tā nedara laimīgi par sevi pārliecināti, zinoši, nodarbināti cilvēki. Bet šis ir tāds mūsu sabiedrības fenomens, šie anonīmie komentētāji, vai tas ir jebkuras sabiedrības, kurā ir mediji un pieeja medijiem un iespēja komentēt fenomens, vai tas tomēr ir kaut kā mūsu reģionam raksturīgi?
Tas vairāk ir postpadomju valstīm raksturīgi, jā, bet cilvēka daba jau ir cilvēka daba, un šīs problēmas, kuras es minēju, kā iemesli, ir visā pasaulē. Tāpat kā mēs gribam tēlot viltus laimi sociālajos mēdījos, tāpat kā mēs gribam izraisīt skaudību ar savu viltus laimi, kurā mēs tur it kā dzīvojam, ja? Tas viss ir ļoti cilvēcīgi. Mums trūkst atzinības, mums trūkst tiešas komunikācijas, mums ir vajadzīgs tūlītējs novērtējums. Tās visas ir nianses, kas diemžēl mūs padara par šādiem cilvēkiem. Bet jā, ja mēs skatāmies Skandināviju, ja mēs skatāmies vēl citas valstis, sarunāšanās kultūra, protams, valstīs citās ir augstāka. Mums ir jāstrādā pie sarunāšanās kultūras, jo tas, kā mēs komentējam, tā patiesībā ir daļa no sarunas. Un mums ir jāsaprot, ka nav par katru lietu jāizsaka savs viedoklis. Mums ir jāsaprot, kāpēc otrs ir domājis tā, kā viņš ir domājis, jāizdara secinājumi un jādzīvo tālāk. Nav par katru lietu. Man ļoti patīk sociālajos mēdījos ierakst par sniegu, kad tas ir sācis snikt, ka nevajag gluži likt 100 bildes, jo katram aiz loga ir sniegs. Ja? Padomājam, sākam no tādiem maziem sīkumiem. Nav mums jādalās pilnīgi ar visu, ko mēs ikdienā redzam. To sēni rudenī gan ir jāparāda katram. Vai tu jau savu sēni parādīji? Labi, tas mums nav aktuāli vēl teju gadu. Uz atvedām man tev ir ļoti būtisks jautājums par mākslīgo intelektu. Kāds tas ir spēlētājs, cik liels un nozīmīgs, un tavuprāt, kā tas ietekmēs mūsu mediju pratību? Jo jau šobrīd daudz kas tiek spekulēts pie tā, ka nevaram mēs, nav jēgas sevi izglītot, jo nevaram jau mēs zināt, kas ir patiesība, jo lūk, mākslīgais intelekts visu ir sagrozījis. Šeit es gribētu vērsties pie tiem, kuri šādi domā līdzīgi, kā tu uztaisīji. Es tā nedomāju, es arī tā nedomāju, jo es esmu tiešām paskatījusies tekstus, ko mēs varam iegūt, sākus ar sevi paskatoties, kāda informācija tiek tā kā piedāvāta, pēc tam pastoties par dažādiem literātiem un dažādiem citiem jautājumiem, gauži bēdīgi. Un uzskatīt, ka tas aizstās kvalitatīvu cilvēku sagatavotu stāstījumu, lekciju vai kādu informatīvu avotu, manuprāt, šobrīd ir pāragri domāt. Ja mēs esam tādi viduvēji savās zināšanās, tad, protams, mēs varam noticēt daudz kam, kas tur tiek piedāvāts un uzdot šo tekstu par savu, bet tieši tāpēc arī izglītībā šobrīd daudz tiek runāts par to, izmantojam mākslīgo intelektu, bet tikai tāpēc, lai trenētos, lai meklētu un izķertu to, kas tur nav patiesi, uzlabotu šo informāciju, lai tā būtu patiesāka, bet šobrīd es saku, man nav neviena sfēra, kurā palūdzot informāciju, es teiktu, wow, šitas noteikti ir labāk, kā es varētu. Nē. Varbūt dziesmu tekstu varam palūgt par ziņģēm, ja mēs domājam, tad noteikti, bet es domāju, ka cilvēkiem, kuri kvalitatīvi dara savu darbu, kuri tiešām ir eksperti, kuri tiešām spēj veidot šīs kopsakarības, nav jābaidās no tā, jo mākslīgais intelekts ņem informāciju no publiski pieejamās informācijas. Tātad, kur tas ir dabūts, kā tas ir veidots? Protams, ir citi mākslīgā intelekta veidi, kuri veido arī atsauces, un mēs varam pārbaudīt, ja? Bet es teiktu, šobrīd ir pāragli kaut kādam satraukumam, vai nemetam grāmatas malā un sakam, mūsu zināšanām vairs nav nekāda nozīme, lūk, nāk mākslīgais intelekts. Nē. Tāpat bija uztraukums, kad deepfakes parādījās, ka tūlīt mēs vairs nevarēsim vispār atpazīt, ko tad šis cilvēks, vai tas ir tas cilvēks, un vai tas ir tas, ko viņš saka. Jā, tehnoloģijas attīstās, aizvien vairāk būs šādu izaicinājumu, bet tieši tāpēc atgriežos pie tā, ko teicu sarunas sākumā. Esam savu zināšanu izkopēji, kopjam savu zināšanas apzināti, dziļi, strādājam pie sava intelekta, un mums nebūs jābaidās no tā, kas mūs varētu ietekmēt tik ļoti. Paldies tev, sirsnīgs. Tu biji viens no tiem ekspertiem, kas patiesībā iedrošināja. Ļoti daudz ir mūs šeit sarunās arī biedējuši un sakot, ka tā nākotne ir tāda. Bet es uzticos tev un arī savā studiju procesā es saprotu, brīnumu lietas tas mākslīgais intelekts pagaidām sarada. Mums vēl tādam satraukumam iespējams nav pamata. Un, ja jums šī saruna šķita vērtīga un svarīga, un es ticu, ka tā tāda bija, iespējams kādam šī saruna ir jādzird, nosūtiet to, jo arī šī saruna ir veids, kā mēs varam savu prātu kustināt un domāt kritiskāk. Paldies jums liels! Lai veicas, paldies!